labrīt, svētdienā. Man gan visas dienas ir vienādas. Es no rīta ceļos, vingroju, tad padarbojos, kā jau tu redzi, kaut ko montēju, kaut ko uzfilmēju, un tad aizēju atkal uz kādu pasākumu, šodien atkal uz vieniešu. Un jā, šodien, starp citu, vingroju. Es nezinu, kur es varēšu, jo man vingrošanas zāle ir aizņemta. Tur pārtiek strādnieki, jo pārskat, kas man te notiek ārā. Tiek labots jumts. Labots jumts ieskats, un visu laiku māja ir jāpielabo, tā lūk ir. Tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka man ir tik gudrs, čakls un enerģiski strādīgs vīrs, ka viņš vienmēr par visu padomā. Jā, es tad citu bija jautājums par attiecībām, tad es lēnām pavēršu to skatlogu, lai pastāstītu par savām attiecībām. Es dzīvoju kopā ar 37 gadus. Es noteikti varu pateikt, tā nav laimīgā laulība, kur viss ir ideāli. Nē, jo ar mani tā nevar būt, es neesmu ideāli. Un es uzskatu, ka neviens no mums nav ideāls, ka katram ir savs raksturs. Un mēs ar citu esam tiešām, katrs no savas planētas. Es noteikti esmu Venēras, un viņš noteikti ir no Marsa. Jo viņš ir strādīgs, viņš ir gudrs, viņš ir talantīgs, viņš ar vienmēr sakot ir enerģijas pilns, viņš ir labsirdīgs, viņš ir dāsns. Nu, principā, visas tās īpašības, kas pietrūkst man. Es esmu sievišķīga, es esmu. Par sevi grūtāk runāt, jā, par otru ir daudz vieglāk. Un tāpēc mums arī ir diezgan atšķirīgs skats bieži vien, ir tādas kopējās noteikti vērtības, bet uz daudzām lietām mums ir atšķirīga. Mums ir pilnīgi atšķirīga mūzika, mums ir pilnīgi atšķirīgs krāsu gaumas, mums bija ļoti grūti iekārtot arī māju, un pārsvarā viņu iekārtoja vīrs. Jo parasti bija tā, ka mans skatījums neatbilda viņa, bet es esmu plastiska un es pielāgojos. Un esmu laimīga. Es esmu laimīga, ka vīrs uzņems ļoti lielu daļu sadzīviskas sadzīviskas lietas, kas ļauj man būt sievišķīgai. Mūžīgi mūžos. Āmen!